Es šodien biju Rīgā, Lielajos Brāļu kapos. Es gāju pa ejām līdz mātes Latvijas piemineklim, un es lasīju uzrakstus uz kapu plāksnītēm. Un tur savas dzīvības par Latviju, par Latvijas brīvību bija atdevuši jaunieši vecumā no 20 līdz 30 gadiem. Un tas man lika aizdomāties par to, kas varbūt šodien būtu jādara. Par varonību, kur šodienas apstākļos var izrādīt latviešu puiši un latviešu meitenes šajā vecumā. Un tādēļ es patiesībā aicinu Kuldīgas novada jauniešus, Kuldīgas novada puišus un meitenes izrādīt to varonību, kas ir šodienas apstākļiem piemērota un kuru vajag izrādīt šodien. Jūs varat doties studēt uz ārzemēm, jūs varat studēt Latvijā, bet ar savu darbu, ar savu dzīvi jums ir jākalpo savai zemei un savai tautai un savam novadam. Un es redzu, ka tas ir vienīgais ceļš, kā mēs varam šeit sasniegt labklājības valsti un sasniegt arī mūsu novadā citu labklājības līmeni, varbūt kāds mums ir šobrīd. Tādēļ es aicinu 3. jūnijā jūsu balsis atdodiet par sarakstu numur 3, jo es zinu, ka šajā sarakstā ir cilvēki, kas zina, ko viņi dara, un cilvēki, kuriem ir svarīgs un nozīmīgs novads, kurā viņi dzīvo.